Sveiki! Nu, esam atgriezušies uz semināru noslēgošo sadaļu uz diskusiju. Un mums diskusijai ir pievienojies jauns dalībnieks Dācis Helman, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja. Sveika. Par pārējiem jau iepazīstināju un gribēju uzreiz arī sākt varbūt ar tevi, lai varbūt ir arī tev kaut kādi uzreiz komentāri pēc tā dzirdētajām prezentācijām, pēc ieskata, skatoties uz to situāciju Latvijā, cik varbūt mēs esam gatavi šādam solim, šādam spērienam. Zinām, ka ir dažādi ilgtspējas izaicinājumi un arī saistībā ar šo visu pārbaudu ziņošanu jau parādījās prezentācijā šie izaicinājumi. Kas varbūt ir tas, ko tu saskaries ikdienā arī jau? Noteikti man ir jāsāk ar to, ka ar zināmu prieku par iespēju redzēt progresu šajos jautājumos, jo aizkadrā ar kolēģiem jau paspējām pārunāt, ka pirmos pasākumus par šādu tēmu mēs sākām organizēt pirms gadiem 7, 8, tad bija ļoti zema interese. Visiem likās, ka tas ir absolūti nenozīmīgi, ka tāpat neko nav iespējams darīt, un līdz ar to arī tam nav jēgas. Laiks ir pagājis, daudz kas ir mainījies. Jāsaka gan, ka lielā mērā tas ir saistīts ar ārēju spiedienu, nevis ar to, ka vismaz mans novērojums liecina nevis ar to, ka pašā uzņēmumos kopumā būtu mainījies tāds brieduma līmenis. Iespējams, arī kādam arī tas ir noticis, tomēr lielākoties tas ir saistīts ar ārēju spiedienu. Gan to, ko runātāji pieminēja, piemēram, ilgtspējas ziņošanas, ilgtspējas informācijas atklāšanas kontekstā, institucionālo finansētāju prasību rezultātā, bet droši vien svarīgi, ka rezultāts tiek sasniegts. Tomēr, ja mēs runājam par Latvijas uzņēmumiem, ir jāsaka, un arī Latvijas uzņēmumiem pašiem, kā šo starptautisko vai jebkādu citu piegādes ķēžu dalībniekiem, jāsaka, ka mēs atrodamies Eiropas Savienībā, kur jau virkne jautājumu ir ļoti regulēti. Arī Alise pieminēja virkne regulējumu, kas jau pasaka uzņēmumiem lielā mērā priekšā un ievērojot šo regulējumu, jau virkne risku tiek novērsti. Problēma droši vien ir tajos nākamajos piegādes ķēžu līmeņos, kur jautājums ar kādiem piegādātājiem tie uzņēmumi, kas Latvijā strādā, ar kādiem tie tālāk sadarbojas. Bet tas, es saprotu, būs sarunas turpinājums. Arī droši. Arī bija tāds, tu jau pieminēji, kad ir jau gadu laikā mainījušies situācija. Kas varbūt ir tās iezīmes, uz ko varētu tiekties tālāk? Attiecīgi uzņēmumi jau saprot, ka ir šis ārējais ietekme, bet kas varbūt ir tās lietas, kas viņiem būtu iekšēji viņus motivētu arī pašiem vairāk inscenēt šīs lietas, sekot līdz, aicināt tos piegādātājus. Viens ir minēja, šī kaut kāda risku mazināšana, kas varbūt parādās. Es domāju, ka pirmkārt jau būtu jāattīsta vispār prasmē identificēt un analizēt riskus. Būsim godīgi, ka lielā daļā Latvijas uzņēmuma riski joprojām tiek labākajā gadījumā vērtēti tādā operacionālā līmenī, tātad operacionālie riski un tas, ko mēs saucam par ilgtspējas riskiem, kur ir arī ar cilvēktiesībām, ar klimata pārmaiņām saistītie jautājumi. Joprojām es teiktu, ka tas uzņēmuma īpatsvars, kas to dara, ir ļoti niecīgs. Tā kā tāda prasme skatīties uz riskiem plašāk jau būtu pirmais solis, kas noteikti būtu jāattīsta. Un tad, ja runājam par nākamajiem soļiem, es teiktu, ka tiešām tas, ko arī jau runātāji pieminēja, šī tāda vispār piegādātāja kartēšana, mēģinot saprast, kur varētu būt riski, tātad ar kādu nozaru piegādātājiem mēs sadarbojamies, kas ir tie pakalpojumi, preces, ko mēs iegādājamies, varbūt, piemēram, būvniecība tipiski ir riska nozara gan no nereģistrētās nodarbinātības, gan darba aizsardzības viedokļa. Un tam līdzīgi tā kā saprast, kur ir kaut kādi sarkanie karogi vai varētu būt. Un tad jau tikai varam domāt par to, ka mēs tiešām dodamies un pārbaudam un auditējam, bet man šķiet šie pirmie 2 soļi, tātad spēja vispār paskatīties uz riskiem plašāk, pēc tam pieķerties savu piegādātāju tādai vētīšanai. Es domāju, ka ja to izdarīt, tas jau būtu milzīgs solis uz priekšu. Alis, varbūt tev ir kaut kas papildināms arī no tāda juridiskā skatu punkta, kas vēl varbūt ir no šiem ārējiem vai iekšējiem faktoriem, kas varētu būt tādi, kas
uz ko nākotnē varbūt arī vēl vairāk tiekties? Nu, es varu pieminēt par to regulējumu, par ko es arī stāstīju, ka tomēr, diemžēl, manuprāt, ka šobrīd tas tiek atlikts, jo tiek radīta tāda situācija, nenoteiktības situācija, ka tomēr it kā gribētu saprast, kas ir jādara, kas nav jādara. It kā starptautiskie standarti pasaka, bet vai Eiropas Savienība kaut ko citu prasa. Man liekas, ir svarīgi, kad ir tomēr arī tā saskaņotības starp ka ko dara pasaulē un ko dara uzņēmumi Latvijā. Un, man šķiet, ka varbūt prasās tāds starptautiskāks skatījums, tā kā paskatīties tālāk par to savu pirmo piegādes ķēdes posmu un domāt, kā tad to ar savu pirmās ķēdes posmu var arī strādāt ar to otro, trešo un ento ķēdes posmu. Mika, Edgar, varbūt jums uzreiz ir no šī starptautiskā skatu punkta, kas ir varbūt kaut kāda atšķirība strādājot ar Latvijas piegādātājiem un starptautiskiem piegādātājiem? Var jau parādās šīs atšķirības, kad ārzemēs jau ir gatavi nākt jau ar šiem datiem, jau stāsta jau uz priekšu, bet vai arī uzņēma arī Latvijā, kas jau to sāk darīt? Nu, mūsu pieredze ir tikai par to aptaujas veikšanu, ko mēs tagad veicam SGRIT ietvaros. Mēs kā būtiskos piegādātājus gan Latvijas uzņēmums, gan ārvalstu uzņēmums. Un tā sadarbība mums ir līdzīgi vienāda. Ārzemju uzņēmumi arī ir atvērti, sniedz informāciju, un mēs viņus vērtējam. Līdz šim tā sadarbība bijusi tikai pozitīva. Nu, tā. Vai ir kaut kas piebilstams? Es piebilstu varbūt par Latvijas Energo koncernu. Mēs gan vēl man ir grūti pateikt, jo šī pieredze nav, bet mēs redzam, ka tā pamatbāze tomēr tāpat ir piegādātāji, kur ir reģistrēti Latvijā, un tie ir visticamāk vairāk nekā 90%, varbūt pat vairāk nekā 95% piegādātāji, kur ir tieši reģistrēti Latvijā, un tad tie daži procenti ir ārvalstīs reģistrētie uzņēmumi. Jā, bet man liekas, tas svarīgākais, ko mēs bieži dzirdam no Latvijas uzņēmumiem, ir tieši par tām tālākajām rīcībām. Tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka mums piegādes ķēde veido vai tādu nozaru uzņēmumu, kur jau ir riski, vai varbūt retāk šie riski ir saistīti ar geogrāfisku atrašanās vietu, jo, kā mēs dzirdējam, arī mūsu pieredze rāda, ka lielākā daļa tiešām piegādātāji ir Latvijā reģistrētie vairumam uzņēmumu, bet tad ir nākamais jautājums, ko ar to darīt. Un tad visbiežāk tā reakcija ir, mēs jau esam pārāk mazi, ko tad mēs varam izdarīt ar milzīgu piegādātāju kaut kur Ķīnā, piemēram. Mums jau nav izvēles iespēju. Un šis ir tāds aktuāls jautājums, vai tiešām vienmēr nav izvēles iespēju, vai ir kaut kādi citi apsvērumi. Es negribētu teikt, ka vienmēr var nodarboties ar kaut ko citu, kur nevajadzētu atbalstīt, piemēram, cilvēktiesību pārkāpumus, bet tieši šis mērogs, manuprāt, dažkārt uzņēmumiem ir šķērslis, lai patiešām pēc tam īstenotu novēršanas vai mazināšanas pasākums. Bet vai nav tā arī, ka tie lielie piegādātāji, vai viņi tiešām ir tik neatsaucīgi vai pretojās tam, vai varbūt viņi arī gaida to stimulu no tiem mazajiem, kas viņus kaut kā iekustina, atbalsta, vai arī viņi, tātad visi mazie baidās to lielo piegādātāju kustināt, un tāpēc varbūt arī tā situācija paliek tāda pati, kāda ir. Bet kā ir gadījumos, ja sanāk vairāki kopā un veido tādu tā kā kopēju prasību pēc tiem piegādātāju lielā vai attiecīgi mazā, jebkurā gadījumā? Droši vien mans pirmais komentārs būtu tie, kas grib, tie meklē iespējas un kas negrib vienmēr atradīs atrunas, bet iespējams par to praktisko pusi jau tad var kolēģi komentēt. Es varētu piebilst, ka Eiropā, ja mēs runājam par šo direktīvu par rūpības pienākumu, tad tur ir definēts tāds jēdziens kā daudz nozaru iesaista, ja, un tas nozīmē, ka uzņēmumi apvienojās, viņi apvieno spēkus, tostarp, lai taupītu savus resursus, un iespējams, ka viņi finansē kaut kādas organizācijas, kuras tad strādā tuvāk tam piegādes ķēdes tālākajam posmam,
Viņas iespējams veids kaut kādas apmācības tālākos tur reģionos, Āzijā vai Āfrikā, kur, protams, uzņēmumi no Eiropas diez vai varēs izbraukāt, teiksim, katru reizi, kad tas ir nepieciešams. Līdz ar to tas varbūt ir viens no tādiem veidiem, kā arī strādāt tādos attālokos reģionos un panākt tās izmaiņas. Jā, bet ja mēs apzināmies, ka mums, piemēram, šajā piegādes ķēdē ir piegādātājs, kas ir tik nozīmīgs, kaut kādu iemeslu dēļ, vai piegādā kaut ko tik unikālu vai tik lielos apjomos, tad noteikti tas prasa papildus arī izvērtēšanu, ja mums tiešām ir tik nozīmīgs piegādātājs, turklāt tāds, kuru mēs nevaram nekādā veidā kontrolēt. Jautājums, vai tas nenes līdzi sev vēl kādus citus riskus un vai nav alternatīvu. Varbūt ir, uz to pašu jautājumu atkāpjoties mazliet atpakaļ, kā varbūt ar to sadarbības modeli, lai tā varbūt nav tāda tā kā vienpusīga iešana, prasīt, pieskatīt, bet veidot to sadarbību. Kā to varbūt ir pieredze no lidostas puses, vai jau kaut kas tāds ir darīts, vai šobrīd ir tieši uz tām anketām un to uzticību? Jo tas jau arī īstenībā tā ir uzticēšanās otram, kad viņš visu iesniedz pareizi. Ja mēs pērkam kaut kādu pakalpojumu vai piegādi, primāri tas ir tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības. Ja tā ir prece, kas ir, teiksim, kritiski nepieciešama mums, un tas ir strateģiskais partneris mums, tad mēs ar viņu, protams, runājam, lai viņam ir šī politika ieviesta, lai viņa piegādes ķēdē ir šī ilgtspēja ietverta iekšā, bet tos riskus nosakt, kā saka, cik mēs esam viņam būtiski svarīgi, ja viņš ir globāls liels spēlētājs. Mēs kā viens mazs īsti ietekmēt līdz galam, to tā kā nevaram. Izvērtējam alternatīvas, bet varbūt tas ir monopols visā pasaulē, jo lidos ir specifisks pasūtītājs, kur ir specifiskas preces. Un kur viņi ņem izēju materiālus, piemēram, vai tā ir Āzija, Ķīna, jā, mēs varam paprasīt, piemēram, bet ir arī kaut kādas, piemēram, IT sistēmas, kas tagad ir drošības iekārtas, kur ir jau likumā pateikts, ka ja tas ir ražots Ķīnā, tad mēs nedrīkstam to iegādāties. Līdz ar to ir kaut kāds preču grupa, kura jau ir nosakta, kur mēs nemaz nedrīkstam tur to iegādāties. Bet konkrēti ietekmēt liela globāla spēlētāja kaut kādu darbību, ja ceļšķi, ja viņš ir strateģiski svarīgs un viņam ir monopola stāvoklis, tad, es nezinu, tas ir jābūt jau kaut kāda nacionāla līmeņa darbībai, kur tiešām nacionālā līmenī ir pateikts, ka visiem pasūtītājiem, piemēram, Latvijā nedrīkst iegādāties to vai tā. Bet mēs kā viens atsevišķs mazs pasūtītājs, nevienmēr mēs varam ietekmēt. Diemžēl tā tas ir. Ar kādiem mazākiem spēlētājiem, kas ir uzņēmumi, tur mēs varam meklēt alternatīvas. Mums ir integrēts līgumā, ka mēs drīkstam laust līgumu, ka mēs drīkstam veikt auditu tur uz vietas pie viņiem. Un tādā veidā mēs viņus tā kā ietekmējam. Mēs viņus sakam, ja jūs negribat veidot šo ilgspējīgo politiku savā uzņēmumā, mēs būsim spiesti ar jums tā kā laust līgumu un meklēt citu sadarbības partneri. Tas ir tāds veids. Jā, es varbūt varu piebilst prakse, kas, manuprāt, ļoti, varbūt pat varētu teikt, pārāk reti ir izmantota. Un tiešām es esmu redzējusi tagad gandrīz 20 gadus darbojoties ar ilgtspējas jautājumiem tādā vai citādā veidā. Šķiet, esmu redzējusi tiešām ļoti nedaudzus piemērus, kur uzņēmumam šis piegādātājs ir tik svarīgs, ka tas palīdz viņam arī biznesa procesu uzlabošanā. Piemēram, kaut vai sniedzot atbalstu kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā vai tam līdzīgi. Vai vienkārši ar padomu palīdzot. Un man šķiet, ka to ir vērts izmantot vairāk. Skaidrs, ka būs droši vien pasūtītāji, kuriem būs ierobežojumi, bet īpaši privātajā sektorā es neredzu nekādus šķēršus, lai situācijā, ja mēs redzam, ka tas piegādātājs ir svarīgs, vai, piemēram, mēs gribam atbalstīt, vietējos uzņēmumus, vai ir kaut kādi citi apsvērumi, ka arī šis pasūtītājs to savu ietekmi izmanto šādā veidā, veicinot piegādātāju, piemēram, kompetenci un tiešām atbalstot kaut kādu iekšēju procesu pilnveidu.
Jā, es tieši gribēju arī no tevis komentāru no juridiskās puses, varbūt ir kaut kādi veidi, kā šo sadarbību veicināt veiksmīgāk un lai no abām pusēm būtu gan kaut kādas kontrolas mehānismi, gan pienākumi. Jā, es labprāt papildinātu arī, manuprāt, kā juristei līgumi, protams, ir svarīgi, bet ir jābūt uzmanīgiem ar līgumiem, jo šī pieeja laust līgumu pati par sevi nav tas efektīvākais veids, kā panākt kaut kāda veida izmaiņas. Tomēr tā praksa, uz ko mēs šobrīd ejam un kas tiek atzīta par labāku, ir īstenībā arī tas, kas bija prezentācijā, ka tu sākumā sadarbojies ar tiem saviem piegādātājiem, tu veic tos soļus, izmanto savu ietekmēšanas spēju, lai panāktu kaut kādu pozitīvāku iznākumu, un ka tiešām tā līguma laušana jau ir tāds pats pēdējais tā kā solis, jo citādi, ja tu lauz līgumu, nekas jau nemainās. Tā kā tā situācija paliek tāda, kāda ir bijusi, un tad tās iespējas, kaut kādus tādus lielākus piegādātājs ietekmēt, tiešām var būt tāda smagāka situācija, bet ir jāatcerās arī tas, ka ir jau arī visādas reģionālas apvienības, kurā sadarbojas uzņēmumi viens ar otru, kuriem ir vienāda tā kā izpratne par šo atbildīgo uzņēmēju darbību. Tā kā Latvijā mums arī ir dažādi ilgspējīgi uzņēmumi, kur viņi sadarbojas. Tāpat arī ir globālākā līmenī. Un varbūt arī pastāstīt vairāk par to kontekstu. Īstenībā tāpēc jau arī tās obligātās prasības sākumā par to rūpības pienākumu īstenošanu gribu tieši attiecināt uz šiem vislielākajiem multinacionālajiem uzņēmumiem, jo tā doma ir tāda, ka viņiem ir tieši šie resursi, un tad tie mazākie piegādātāji tad var tā kā prasīt to palīdzību no tiem, kuriem tas ir obligāti. Ka viņi, un jo vairāk to darīs, jo vairāk tā kā būs iespējas kaut ko mainīt, tā ir tā loģika. Jo, ja kāds galā par to atbild, tavs lielākais piegādātājs, tad tur var būt arī tāda motivācija lielāka, tā kā arī attiecīgi rīkoties. Varbūt uzreiz ir kaut kādi labie piemēri, ko varētu, tev prezentācijā arī jau bija pieminēti vairāki, varbūt ir vēl kaut kas no pārējiem, ko arī varētu pieminēt papildus, kā, jo mēs jau gribam identificēt tos, no kuriem pamācīties, smelties šo labo praksi. Jā, es varbūt varu vēlreiz par to Vīzlas piemēru pastāstīt, jo tur tiešām arī bija tāds gadījums, kad ir milzīgs piegādātājs, ja L'Oreal aizies, viņam tā kā ne silts, ne augsts, kas tu mums tāpatās Mercedes, BMW un visi pārējie ir galvenie, varbūt citu uzņēmumi, tikai tā. Tā kā ir jāskatās tās iespējas. Ir svarīgi, man šķiet, kad uzņēmumā ir tas cilvēks, kurš tā kā māk strādāt ar šiem jautājumiem, ka viņš zina, ka pastāv šīs vairāk interesēto pušu iniciatīvas, kad ir vairākas asociācijas, kas strādā. Kas tad ir tie cilvēki tur uz vietas, tās organizācijas? Bet jautājums bija cits, varbūt kādam no kolēģiem ir vēl praktiskie piemēri. To piemēru iespējams nav tik ļoti daudz. Es vairāk varbūt par tādām drīzāk piemēru grupām. Viens, mēs šodien vairāk runājam par piegādātāju izvērtēšanu tajā iespējams izvēles posmā, bet vienlaikus arī jau pieredzes stāstos varējām dzirdēt, ka tiek izvērtēta arī piegādātāju sadarbības laikā. Un, piemēram, droši vien viens no plašāk zināmajiem piemēriem, kas arī visiem šīs dienas webināra dalībniekiem noteikti nav svešs, ir Švenk Latvija pieredzes stāsts. Švenk ir daudzus gadus ļoti aktīvi dalījušies ar to, kā viņi izvērtē konkrēti tieši savus piegādātājus, sadarbības partnerus šajā sadarbības laikā, un tur ir ļoti daudz dažādi mehānismi, tā skaitā arī tie, kas ir pavanījuši arī šī uzņēmuma automašīnas. Tās gan nevienmēr tās ir piegādātāja automašīnas, bet mums ir iespēja arī ziņot, ja mēs pamanām, ka piemēram, šie autovadītāji kaut kā neatbilstoši rīkojas uz ceļa. Tā kā, man liekas, ka ir šis būtiski, plus, protams, arī ne tikai pašu piegādātāju izvērtēšana, bet tas, ko mēs redzam īpaši, piemēram, atjaunojamo energoresursu projektos, ka tiek izvērtēta arī šī ietekme pašam projektam kopumā, ne
ne tikai, kad mēs vērtējam atsevišķus piegādātājus, bet kad uzņēmums vērtē savu pakalpojumu sniedzēju darbības un vispār paša īstenotā projekta ietekmi uz vidi, cilvēku tiesībām un ne tikai darbinieku kontekstā, bet arī attiecībā uz skarto kopienu, kurai pēc tam būs jādzīvo blakus, piemēram, šim objektam un tam līdzīgi. Tā kā tas notiek, bet lielākoties mēs redzam, ka tas notiek vainu un arī līdz ar to labās prakses piemēri vairāk ir tur, kur īpaši institucionālie finansētāji ir prasījuši darīt kaut ko vairāk. Šķiet, ka gandrīz neviens piemērs, ko es zinu, nav tāds, kas ir vienkārši nācis no uzņēmuma ar domu, ka mēs vienkārši gribam būt labi. Savas puses. Tieši par Švenku stāstu, tad vienmēr, kad es ieraugu to mašīnu ar to numuru, es vienmēr atceros par to pozitīvo piemēru, kas ir. Bet no tiem piemēriem es laikam par organizatorisko vairāk, ka, kā jau es minēju savā prezentācijā, tad uzņēmumos jābūt šim ilgtspējas speciālistam cilvēkam, kas nodarbojas tieši ar šiem piegādātājiem, jo es no savas puses kā iepirkuma cilvēks iepērku un noslēdzu darījumu. Tālāk notiek šī sadarbība jau līguma izpildes laikā. Un mēs regulāri reizi pusgadā veicam šo pārvērtēšanu, kāda riska līmenis ir šajā uzņēmumā. Ja viņš saglabā šo augsto ilgtspējas risku, tad mūsu ilgtspējas speciālists ar viņu tiešā veidā strādā. Tas nozīmē, ka viņš ar viņu komunicē, viņam sūta šos e-pastus atgādinājumus, lūgumus sniegt informāciju, kā viņš uzlabo savu darbību. Un šī komunikācija notiek nepārtraukti. Nav tā, ka mēs par viņiem aizmirstam. Nē, viņiem visu laiku notiek savstarpējā sadarbība. Un mēs kā uzņēmums reizi gadā tad organizējam arī šiem visiem būtiskajiem piegādātājiem tādas kā apmācības vai stāstam par to, kas mums ir svarīgs, ko mēs no viņiem sagaidām. Un, ja ir jautājumi, tad jebkurā brīdī mēs vienmēr esam atvērti sadarbībai tādā ziņā, ka mēs arī varam sniegt padomu tādā veidā. Tas ir mūsu pienesums piegādātājiem. Jā. Varbūt, Miki, tev arī kaut kas piebilstams ir, tieši jau sāk jau to nākamo jautājumu, ko gribēju teikt, kad, kas ir tās lietas, ko uzņēmums, ko jūs jau darat iekšēji, kam jāskatās, minēja, ja vajadzīgs cilvēks sākumā, varbūt ir vēl kaut kādi procesi, minēja, ir komunikācija, apmācības vēl, ir kaut kas vēl papildus jāgatavo, piemēram, kaut kādi procesi jauni sagatavo, jauni dokumenti vai kaut kas tāds vēl, kas ir varbūt klausītājiem vēl tāds nodrīgs, ko jāzina. Es nezinu, vai klausītājiem, bet pasūtītājiem tas ir noteikti iekšējā procedūra, kurā ir pateikti tie soļi, kas ir jādara. Tas ir iekšējais normatīvais dokuments, pēc kura vadās, kas ir saskaņots ar uzņēmumu vadību, kura ir izvirzījusi mērķi, ko mēs gribam sasniegt, un tad mēs pēc tā arī vadamies. Es piekrītu, ka tā iekšējai kārtībai jābūt kaut kādai, jo jautājumi ir, tā teikt, starp vairākiem departamentiem bieži vien saistīti. Līdz ar to ir jāsaprot, kurš kurā brīdī un ko darīs. Tajā skaitā pieņemsim arī, kā tas, jo daudz šie jautājumi ir tā kā interpretējumi, pieņemsim, ja notiek kaut kāda, teiksim, tas sliktākais un iestājusies kaut kāda nelabvēlīga ietekme, var dažādi varbūt subjektīvi uz to skatīties. Līdz ar to tad varbūt tādos brīžos jāmāk arī kaut kā apvienot spēkus un kopīgi paskatīties uz šīm situācijām, tad tas arī stāsts par iekšējo sadarbību. Es varbūt vēl varētu piebilst, es jau minēju šo atbalstu biznesa procesu uzlabošanā, bet tad, kad mums ir notikušas sarunas ar piegādātājiem kā ieinteresētajām personām dažādos projektos, tad tas, ko ļoti novērtē piegādātāji, ir arī pieminētās mācības, ka tā ir tiešām viņu iespēja mācīties, jo bieži vien viņi varbūt ir salīdzinoši mazi, pašiem nav iespējas, un tad viss sākot ar darba aizsardzību, reizēm datu aizsardzību, klimata tēmas, seg emisiju aprēķini, tas ir tas, un ne tikai arī kaut kādas ļoti ar to tieši veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu saistītas zināšanas. Bet vēl viens aspekts, kas varbūt bieži tiek aizmirsts, mēs bažu paušanas iespēja, mēs daudz tagad runājam par to, kā piegādātājus izvērtēt, bet jautājums, vai mēs dodam iespēju arī piegādātāju darbiniekiem, piegādātājiem pašam kaut
nekādā veidā, es negribētu teikt, celt trauksmi, tas uzreiz izklausās pārāk nopietni, bet reizēm vienkārši paust bažas. Arī ļoti drošā veidā paust bažas, ja, piemēram, šī sadarbība ar pasūtītāju, nu, pareizāk, tie parasti ir pasūtītāji kaut kādi konkrēti darbinieki, arī, ja neveidojas, nu, ne tikai varbūt vienmēr likumam atbilstoši, bet, nu, jebkurā gadījumā mums ir kaut kādas pretenzijas. Tā kā, jā, par šiem kanāliem arī ir svarīgi domāt, jo tie lielākoties ir paredzēti klientiem, darbiniekiem, bet nevienmēr tiek padomāts, ka arī piegādātājiem būtu jādod iespēju sniegt šādu atgriezenisko saiti. Jau tuvojoties noslēgumam, varbūt ir kaut kas tāds, ko aizmirst uzdot jums, varbūt vēl gribat papildināt, vai arī varbūt skatoties uz tādu nākotnes perspektīvu un tiem izaicinājumiem, kādām kompetencēm, zināšanām jābūt iekšā tajā uzņēmumā, lai viņš nākotnē varētu atbildīgi strādāt, zināt visu. Viens, protams, zināšanas tajā jomā, kas varbūt vēl tāds noderīgs, ko būtu nepieciešams identificēt. Ja es varu sākt, man šķiet, mums tieši tagad ir, es esmu iesaistīta 2 projektos, kur mērķis ir noskaidrot nepieciešamās zināšanas un prasmes. Un patiesībā viens ir, protams, tāda vispārēja izpratne par visu, kas šodien tika runāts. Tas ir ļoti svarīgi, bet ja par kompetencēm, tad pārmaiņu vadības kompetence ir ļoti svarīga, jo tas nozīmē, ka mums ir jābūt spējai pārliecināt arī kolēģus, uzņēmuma vadību reizēm vai jebkuras citas organizācijas, kurā mēs strādājam vadību. Un pēc tam jau arī šīs ārējās ieinteresētās personas, ka vispār mums šādā virzienā ir jāiet. Jo es ļoti bieži esmu redzējusi situācijas, kur ir viens šis atbildīgais cilvēks, vienalga, vai tas būtu ilgtspējas vai kāds cits speciālists, bet kas tā arī vientuļi ar šo jautājumu nodarbojas, un līdz ar to tādas kaut kādas sistēmiskas pārmaiņas vispār nevar notikt organizācijā. Tā kā pārmaiņu vadības prasmes noteikti, un tas, ko es jau uzsvēru, tiešām prasme šo risku pieeju vispār piemērot. Vai ir kaut kas papildināms vēl? Es varu papildināt, jā, manuprāt, ir ļoti svarīgs arī tāds aspekts, lai uzņēmums dod pietiekamu resursus tiem atbildīgiem cilvēkiem, lai viņš vai nu veido savu komandu, vai tiešām arī finansiāli laika ziņā var veltīt savu laiku šiem atbildīgiem uzdevumam. Un no tādām prasmēm, jā, varbūt arī jau saistīts ar to, ko Dāca minēja, bet tiešām spēt strādāt ar šīm dažādām ieinteresētajām pusēm. Un tas ir gan tā kā piegādātāji, gan arī nevalstiskās organizācijas, kas strādā ar cilvēktiesību vides jautājumiem. Manuprāt, jā, arī dažādi lieli projekti valstī parāda to, ka jāmāk arī ar vietējo kopienu strādāt, un tās ir tādas ļoti vērtīgas prasmes, kuras varbūt ne katrs, nu tā, ir piedzimis ar tādām. Tas ir tā kā jāiemācās. Vai kaut kas papildināms, vai arī pēdējais kaut kāds ieteikums uzņēmumam, kas varbūt tikai tagad sāk domāt par šo? Es tikai laikam pievienošos par to, ka uzņēmumam jāizvirza šie ilgtspējas mērķi, dažādi pasākumi, kas ir, lai sasniegtu kaut kādu to mērķi, kur viņi grib sasniegt. Un viens no pasākumiem noteikti būtu šo resursu izdalīšana tieši piegādātāju darbam ar piegādātājiem tādā veidā. Un tas varētu būt, piemēram, mūsu gadījumā, tas būtu kvalitātes ilgtspējas departaments, kur ir noteikti cilvēki, tas ir viens no mērķiem, jo tas ir vesels kopums, kas ir uzņēmumam, lai viņš kļūtu par ilgtspējīgu uzņēmumu. Piemēram, es varu palielīties, vienkārši mēs tikko esam Baltijā pirmā lidosta, kur ir klimata neitrāla. Līdz ar to mums ir augsti mērķi, un šis varētu būt viens no. Jā. Super, noteikti apsveicam ar šo sasniegumu, tas ir nozīmīgi. Jā, man liekas, no manas puses vairāk jautājumu nav. Ātri pārbaudīsim, vai ir kaut kas ienācis no skatītājiem. Es redzu, ka nē, arī kolēģi apstiprina, ka viss ir kārtībā. Paldies vēlreiz visiem dalībniekiem. Paldies. Atgādināšu, tad diskusijā mums pievienojas Alise Artumano no advokāta biroja Kobalt, Mikus Ramanis no akcijas sabiedrības Latvijas Energo, Edgars Lauskis no Startautiskās lidostas Rīga un Dāca Helmana no Korporatīvās ilgtspējas un attīstības institūta.
Jā, paldies vēlreiz no manas puses. Paldies arī skatītājiem. Ceram, ka bija noderīgi. Atbildējām, ceram, uz jautājumiem. Cerams, ka neradījām vēl lielākas bažas un daudz vairāk jautājumus. Bet, ja tādi ir, noteikti aicinām ar mums sazināties un noteikti centīsimies kopā nonākt pie atbildēm un veicināt ilgtspējīgu sadarbību visiem kopā. Paldies un uz tikšanos citos pasākumos.